am I talking with a gun? Blood will spill into the garden, and it will stain the morning sun. Ooh, what the hell I've done? Can I still? That's the one. Can I just begun? Vai mēs nevarētu sākt ar kaut ko klasisku? Nu, tur man ir kas padomā. Mūsu skolā taču ir ļoti labs čelu spēlētājs. Mikus no 4. klases. Tad jau lai nāk. Viņam ir vienīgā dēla valoda. Tēt, dod, māt, gādā. Un vecāki, kā jau mūsdienu vecāki, skrien, plēšas un strādā. Priekšnestam laikā pie manis atnāca kāds mazs ģitārists un teica, ka viņš arī grib spēlēt. Nu, tad jau lai nāk vien. Klājumiņa vidū gan stāvēja eglīte, kuplos zarus uz visām pusēm izplētusi, bet tajā nebija neviena grezna vai svecītes, arī rūtīšas nekur nemanīja. Laiks pienācis dejām. Lūdzam uzstāties 5. klases meiteņu Nadīnu, viņas māsu Sindiju un Džeidu no 7. klases. Un Melis no 7. klases. Come to
zem 4 punktus mums ir vairāk cilvēku nopelnījuši. Vai arī var teikt vairāk priekšnesumu, jo cilvēku bija daudz un dažādi. Tātad pirmais, kurš saņēma 4 sirsniņas, ir Mikus. Skolā tiešām katru soli, katru brīdi jūt, ka mēs, protams, labāk un vairāk, un ar šodienu mēs zinām, ka mēs, protams, būtu arī talantīgi, ne tikai mācībām, bet arī ārpus mācībām. Un tā ir ļoti liela vērtība būt kopā ar lietu, kas ir tuvu tavai sirsniņai. Un ļoti gribētos, lai mēs visi tādi būtu virtuozi, gan teātra mākslā, gan mūzikā, spēlējot kādu instrumentu, gan skatuves runā, gan arī dejojot un, protams, arī sportojot. Par 3. vietu mēs tā ilgi domājām un nevarējām izlemt, tāpēc mēs 23. vietas ieguvēji.